Pirmā stacija Jēzus Ģedzemenes dārzā, Marka evaņģēlijas 14. nodaļa no 32. līdz 38. pantam. Un tie nonāca vietā, ko sauc Ģedzemene, un Jēzus sacīja saviem mācekļiem: apsēdieties šeit, kamēr es Dievu lūgšu. Viņš ņēma sev līdz Pēteri, Jēkabu un Jānu, un tad viņu pārņēma šausmas un izbailes. Mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei. Viņš tiem sacīja: palieciet šeit un esiet nomodā. Un mazliet pagājis, viņš krita pie zemes un lūdza, lai tā stunda, ja tas iespējams, ietu viņam garām. Un viņš sauca: Aba Tēvs, tev viss ir iespējams. Ņem šo biķeri prom no manis. Tomēr nevis kā es gribu, bet kā tu. Un viņš nāca un atrada tos guļam un sacīja Pēterim: Sīmani, tu guli. Tu 1 stundu nespēji būt nomodā. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja. Ja jūs šajā brīdī varat veltīt laiku Dieva vārda apcerei, tad apturiet video un izmantojiet šādu iespēju. Jūs varat lūgt svētā gara vadību un uzkavēties pie kādas dzirdētā evaņģēlija frāzes vai vārda un vērot, kā tā jūsos atbalsojas. Vai arī jūs varat iztēlē kļūt par kādu no šī notikuma dalībniekiem, piedzīvot to no iekšpuses. Mūsu ceļojums sākas ar Ģedzemenes dārzu. Tur mums Jēzum ir vieglāk pietuvoties, jo tajā spilgti parādās viņa cilvēciskums. Pēc Ģedzemenes dārzā izcīnītās cīņas Jēzus augstasinīgi apliecinās savu dievišķo izcelsmi augstā priestera priekšā, klusēs Hēroda priekšā, parādīs stāju Pilāta priekšā. Tie būs kā pakāpieni, pa kuriem Jēzus mērķtiecīgi ies pretīm savas misijas piepildījumam. Bet Ģedzemenē mūsu acīm atklājas bailes un cīņa ar tām. Tur Jēzus liekas cilvēcīgāks, tuvāks un saprotamāks mums. Lai arī viņš ir Kristus, Mesija, tomēr arī patiesas cilvēks, kurš pavisam reāli jūt nogurumu, bailes, nodevību, vientulību. Viņš, kurš ir teicis, ka viņa ēdiens ir darīt Tēva gribu, šajā brīdī lūdz, lai biķeris, kurš viņam jādzer, iet garām. Viņš atzīstas, ka viņa dvēsele ir satriekta līdz nāvei. Kam bija jābūt biķerī? Lai Jēzus, kurš šīs stundas dēļ bija nācis, tagad lūgtu, lai biķeris viņam iet garām. Kam tur jābūt? Lai Kristus piedzīvotu šausmas un izbailes, lai viņa dvēsele būtu satriekta līdz nāvei. Mēģiniet iztēloties, kāds izskatītos trauka saturs, kurā saliktu visu ļaunumu, egoismu, netīrību, izlikšanos, kura jebkad mūsu dzīvē notikusi. Tas būtu trauks pilns ar tādu žulti, kurai mums būtu bail pat ieskatīties. To biķeri toreiz pildīja visas cilvēces uzpūstā ego radītās sekas.
viņam vienam vajadzēja nostāties tā visa priekšā. Un to pat Jēzum, vienu vietu ieraugot, ir jāsvīst asins sviedri. Tas ir netaisni, bet mīlestība ir lielāka par taisnību. Vārds biķeris vai kauss. Bībelē gandrīz vienmēr ir norāde uz Dieva dusmām. Tas nenorāda uz Dieva vēlmi tiesāt vai dusmoties, bet uz vienu viņa būtības aspektu, viņa taisnīgumu. Ja mēs to pareizi saprotam, tad mums par to ir jāpriecājas. Ja Dievs slēgtu kompromisu ar visu, ko dzīvē postoši esam izdarījuši, vai ar to, kas paveikts pret mums, tad vairs nepastāvētu atšķirību starp labu un ļaunu. Tāpēc, ka Dieva taisnīgums to nošķir, mēs pazīstam gan to, kas ir ļauns, gan to, kas ir labs. Ja Dievs nebūtu taisnīgs, viņš nebūtu arī mīlošs. Mūsu dzīve būtu murgs, jo viss būtu labs un slikts vienlaicīgi. Nebija cita ceļa, kā taisnīgs Dievs vienlaicīgi var būt arī mīlošs Dievs. Uzlūkojot šo notikumu lieldienu fonā, acīm redzama kļūst Dieva apredzība. Augstie priesteri, karēvji un Poncijas Pilāts vairs nav kāda nepārvarama vara, bet līdzekļi Dieva rokās. Savukārt, lai arī Jēzus ir upuris, tomēr ne piespiedu kārtā. Ģedzemenes notikums rāda, ka viņš labprātīgi, brīvi, ar nodomu nostājas uz ciešanu ceļu. Tēvs viņam to nespieda, un vēl mazāk to darīja Jūdu vadītāji vai Romas pārvaldnieks. Bija piepildījušies Jēzus vārdi Jāņa evaņģēlijā: es atdodu savu dzīvību par avīm. Neviens to man neatņem, bet es atdodu to pats. Tai vakarā Jēzus svin uzvaru pār neredzamo, kas liekas šausmīgāks par to, kas tuvojas ar nodevēju priekšgalā. Tieši tur ir sākums nevardarbīgai uzvarai pār vardarbīgu ļaunumu ap mums un mūsos pašos. Vai klausoties evaņģēliju, vērojot Zīgera Kodera gleznu, dzirdot apceri, tu pamanīji sevī kādu iekšēju, dzīvību dodošu kustību? Ja jā, tad atgriezies pie tās. Pastāsti par to Dievam un ļauj viņam runāt uz tevi. Ja vēlies noslēdz sakot: mūsu Tēvs lūgšanu.